Maiņ, ja tu zini, ka izteicis, kur tu nepasaki? Es varu, ka izteicis. Trīs lampas. Tu vērtē. 4. Sākam ārkārtas domas sēdi. Atbilstoši likumu par pašvaldībām 28 pantām, man ir tiesības vadīt šo ārkārtas domas sēdi, jo es esmu pirmais cilvēks, pirmais no deputātiem, kurš parakstīs deputātu iesniegumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu. Tad kolēģi darba kārtība, es vēlreiz atkārtoju, mums nav jābalso, bet jo viņi tika jau mūsu piedāvājumā ierakstīti, ir domas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana un domas pastāvīgo komiteju ievēlēšana. Tad pirms sākt izskatīt darba kārtības pirmo jautājumu, es gribētu kolēģis lūgt, lai mēs no savu vidus ievēlētu balsu skaitīšanas komisiju, kura varētu apkalpot šo te faktiski ievēlēšanas procesu. Ja? Kāda būtu priekšlikuma par skaitlisko sastāvu? Lūdzu? Man no priekšlikuma par skaitlisko sastāvu man ir neizpratne, kas notika ar iepriekšējo domas sēdi, kā viņa tika noslēgta un kāpēc netika izskatīti visi izziņotie lēmumu projekti, jo mums vēlēšana komisija iesniegumā par sasaukšanu norādīja, ka pašvaldība, kad pirmajā sēdē tika izskatīta likuma par pašvaldībām 19. pantu un 20. pantu 2. daļas kārtībā. Tas nozīmē, ka mums bija jau tajā sēdē jāievēl gan priekšsēdētāja vietnieks. Jautājums ir, kā tā slēde tika noslēgta un kas to sēdi noslēdza. Jūs redzējāt, kā tika noslēgta, kā beidzās, tas nav jautājums, kas mums tagad ir. Nē, tas arī būtisks jautājums, tāpēc, kad sēdi pēc domas priekšsēdētāja ievēlēšanas jāturpina ir vadīt domas priekšsēdētājiem, un es gribu vienkārši tagad saprast un rast skaidrojums, kurš noslēdz domas sēdi, kas notika un kas bija sasaukt šodien 11:00. Jūs bijāt klāt, tā kā šo jautājumu jūs varat uzdot tiem pats sev tā skaitā un visiem pārējiem, kas bija klāt. Mums tas nav darba kārtībā, Lammeņkungs, ja? Mums ir konkrēta darba kārtība, ārkārtas domas sēdē, un es lūdzu šeit darba kārtībā sekot. Jā, man vēl ir tomēr papildinājumi, pirms mēs sākam. Jā, likums 28. pāns, ar kur tika sasaukts šī ārkārtas it kā domas sēde, nosaka, ka tāda domas sēde ir iespējama, ja domas priekšsēdētāja vietnieks ir aizkavēti pildīt savus pienākumus un nepieciešams nodrošināt pašvaldības darba nepārtrauktību. Tad es gribētu skaidrojums no domas priekšsēdētāja šajā brīdī, vai viņš ir aizkavēts pildīt un kas tas ir par aizkavējumu, un gribētu tomēr saņemt informāciju, vai par šo sēdi saskaņā ar likumu 28. pantu ir informēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Ja es varu jums to apstiprināt, atbilstoši šim likuma pantam, es kā persona, kā deputāts, kas parakstīja kā pirmais šo iesniegumu, esmu rakstiski informējis reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru par to, ka šāda ārkārtas domas sēde tiks sasaukta. Jā, bet es nesaņēmu atbildes uz jautājumu, kā domas priekšsēdētājs, būdams klāt, ir aizkavēts pildīt savus pienākumus, kad ir nepieciešams tāds mērs, kā 6 vai cik tur 1/3 deputāti sasaukt šo ārkārtas sēdi. Ar dienas kārtību, kur jau bija izsludināta un sasaukt iepriekšējā domas sēdē, kur tika izsludinājusi Ventspils pilsētas domas vēlēšana komisija. Mums nav dienas kārtībā tāda jautājuma. Jā, šis jautājums nav iekļauts. Jūs varat uzdot ārpus. Nevar turpināties nākamā sēde, ja nenoslēdz iepriekšējo sēdi. Mēs iepriekšējo sēdi neesam noslēguši, jo neizskatījām visu. Netraucēt mūsu sēdi, lūdzu, ja? Nē, tas ir ļoti būtisks juridisks jautājums, un es vēlos, lai juristi šajā brīdī skaidro, domas juristi skaidro notikušo juridiskās. Mums
ārkārtas domas sēde ar konkrētu darba kārtību un ļoti liels lūgums ievērot sēdes, tā teikt, korektu norisi un sekot darba kārtību. Es atgriežos un palieku pie savu priekšlikumu. Man ir priekšlikums, pareizi sakot, vai ir kāds priekšlikums skaidrs, ko sastāv? Vēl vienreiz, mēs sakarā ar to, ka domas sēde nav noslēgta 11:00. Nav noslēgts. Mēs šajā farsā šodien nepiedalīsimies. Līdz ar to mūsu balss un mūsu klātecība var neņemt vērā. Es runāju savu Vladu Šapransku. Jūs varat balsot kājām pilnīgi brīvi. Tā ir jūsu brīvī izvēle. Uz 4 gadiem. Tā ir jūsu brīvī izvēle. Es uz to jūs neaicinu. Jūs izskaidrojat, kā jūs esat aizkavēti pildīt pienākumus šajā brīdī. Tas nav mūsu Nav dienas kārtības jautājums. To jūs tik tiešām varat uzdot, rakstīski, mutiski, tā ir jūsu brīvī izvēle. Kolēģi, bija priekšlikums izveidot valsts skaitīšanas komisiju 3 deputātu sastāvā. Kurš par šādu priekšlikumu lūdzu balsot par? Paldies. 10 deputātiem balsojot par. Mēs nepiedalāmies šajā sarunā. 2 nepiedaloties. Mēs esam pieņēmuši lēmumu izveidot valsts skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā. Un jautājums, jūs nepiedalāties sēdē vai jūs nepiedalāties balsojumā? Mēs nepiedalāmies, jo mēs uzskatām, ka šī sēde neleģitīma. Mēs vienkārši šeit sēžam. Jūs nepiedalāties sēdē vai nepiedalāties balsojumā? Mēs nepiedalāmies sēdē, kur ir sākusies, neslēdzoties iepriekšējā sēdē. Bet ja jūs nepiedalāties sēdē, tad sēžat parterā. Jo jūs sēžat pie domas deputātu galva, un visi redz, ka jūs piedalāties. Mēs nepiedalāmies. Nu kā jūs piedalāties? Kas neredz kāds? Labi, turpinām sēdi. Man ir priekšlikums ievēlēt balsu skaitīšanas komisijā deputātus Aivaru Gutmani un Aldis Lavīnski. Un Vitāliju Truseviču kungu. Vai ir vēl kāda priekšlikuma? Nav priekšlikuma. Lūdzu, kas balso par šādu priekšlikumu? Par? Paldies. Pret? Atturas? 10 deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Tādā gadījumā es lūgtu pāriet pie darba kārtības izskatīšana un lūdzu izvirzīt priekšlikumus domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka sadarbības jautājumos kandidatūrai. Lūdzu, ir kādi priekšlikumi? Tā, es piedāvāju kolēģi, es domāju, cienīgi kolēģi, tātad, jūs jau dzirdējāt, Ventspilnieki ļoti augstu vērtē domas līdzšķirīgo darbu, un es domāju, ka būtu tikai pareizi un būtu ļoti izbrīnas vērts kaut kāds cits variants, kā tie domas priekšstājie vietnieki, kas strādā līdz šim, turpināt pildīt pienākumus, kuri līdz šim ir veikuši ļoti sekmīgi un būvuši arī vēlēšanās nedalītu atzinību, saņemot ļoti lielu skaitu balsu, arī plusu daudz. Un sadarības jautājumos es piedāvātu, ka šos pienākumus turpina veikt domas deputāts Gunts Blombergs. Paldies. Vai ir vēl kāds priekšlikums? Nav citu priekšlikumu. Tad man lūgums balsu skaitīšanas komisijai saņemt vēlēšanu zīmes un arī vienlaicīgi lūgums no savu vidus izvēlēt balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju. Kolēģi, mēs tajā laikā īsu pārtrauksim, kamēr tas notiek šīs tehniskās darbības izziņojas. Cik minūtes būs nepieciešams? Jāstūpa te visām kājām.
Mēs nebalsājam, nepiedalījos. Tā jūs izvēlat, ko jūs tagad darat? Komisijas vārdā, kurš Valsts skaitīšanas komisija nolēma par priekšsēdētāju ievēlēt Aigoru Gultu, tas ir mani, jā. Un mēs esam sagatavojuši 12 biļetenus vēlēšanu, jā, katram deputātam tiks izdalīts savus. Un lūgums ir aizpildīt pēc tāda paša principa, kā mēs vēlējam priekšsēdētāju, jā. Tad nemainās nekas, tāpatās, ja ir pret, tad svītrojumi, ja ir par, tad krustīņš, ja atturās, tad tur ir krustīņš, jā? Jā. Es saprotu. Tā, jūs mazliet, tas ir aprast labības. Jūs jau te patroties. Mums protokols jau. Jā, sveiks. Nu, īsi varu, jā. Jā. Nu, es jau
Tāpēc uzreiz teicu, ja es tie uzrunāju, kas politiski izdarīju pret mani saistībā ar uzrunājumu tiesu, tad es to uzvarēšu, tikai tam vajadzīgs laiks. Es tikai vēlējos pierādīties ar vārdu nemētājos. Tātad apelācijas tāds tiesības uzvarēt, pie tam tiesas sēdī paredzēt 2 dienas sākotnē. Tiesa uzklausot prasītāju viedokli. Uzskatīja, ka atbildot viedokli nav jēgas tērēt laiku, un uzreiz pirmajā lēmumu uzreiz turpat, kad apelācijas sūdzība noraidām, un pirmās instances spriedums man pa labi astājas spēkā. Līdz ar to šobrīd ir jautājums, cik 100 tūkstošus sterliņu matu mums ir saņemši kā kompensācija. Nu jā. Paldies. Jā, nu tā procedūra iet, jā. Labi. Tas ir čauks. Iedomājies, cilvēks izskatās, ka viņš visu var darīt pareizi, un izrādās, ka viņš nav spējīgs. Viņš nav tā darīt. Es gribu runāt un nevar parunāt. Kādēļ jābūt? Gribēju vadīt un nevar parunāt. Laikam uztraukt, man zaudēja balsi. Jūs nemanījāt, ne? Aizbraucu pie daktera, šis sekund uztraukumu, vajag iedzert valido un būs labi. Un tagad var runāt. Saprot? Paldies, Jāni, ka tu norientējies. Čari nesam. Tā cilvēka veselība ir tā. Bet vienam vārdu jau gara, otram jāzina, ko darīt. Vārdu izaugt tik gara, ka tu neredz lapu, nevar nolasīt. Ko darīt? Vat nevar novadīt sēdi, gara vārdu, nevar novadīt sēdi. Tu neredzi, kas tur rakstīts. Vārdu šitā te. Tu viņu nosta, viņa pielīdzus. Tā ganās, jā. Jā, un tad jāsauc ārkārtas sēdi. Ko darīt? Grūti? Grūti, jā. Tā dzīve pilna tāds pārsteigums. Jūs zināt, ka Cilinskis atteicies būt par parlamentāro sekretāru tādam? Un zin kāda motivācija? Tas darbs saimā. Nē, kad Stručs vēl pridurks. Nu kā tā var runāt, kā visi? Es vakar parādīju. Es uzrakstīju protesta vēstuli. Nu, nevar.
Baigi sarežģīti. Divas atbildes, jā. Viņš man atrakstēja, ka mums tagad ar priedziņu par filmu. Viņa izsās to Valmieru sadēļ skaties uz šī. Uz to Valmieras priedziņu. Jā, pārāk sarežģīti. Tas balsīs un ekrāns. Gudrības klausies. Šukamēr starpības. Tev amats ir sadarbības. Un sev infrastruktūru nevar palīdz. Filmas stūrija, otru vienīgi veču. Tu neesi ievēlēts? Nē. Protokols. Piedod. Tā kā šī... Anna говорила. Все в порядке. Jā. Подожди. Iemesli. Divas. Jā, piesūtīt ir savas vārds. Ilgs. Tad tu piepies stājies, vai ne? Es uzstājos, bet es neesmu. Tu zini, ka tev pats ar nevis galvenais kalpi. Tu vispār jāmēģinās. Es paspēju. Sēdien pēcpusdienā. Es iezinu, ka Tu sēdi jāmēģinās, sev valsts nesveikus. Muziķi. Kāds ir tāds? Jūs esat tajā? Jā. Kāda līmenī? Valsts vadītājs. Valsts vadītājs? Un mani pazīstam tā, kas nav vadītāji. Uz 28. Viņa tagad zina, tā Olga Gītus. Kas? Nē, mums 28. Mums jau vēl kas ir pa valsts īpaši. Labi, to dzēnu mēs tas atsevišķi. Tiekamies. Kompleksi jāpasniedz tā problēma. Braukt uz tālas. Cik 26. Nē, zin kā, es domāju tā. Pagājušajā reizē mēs izsludinājām visiem, jā, ka ceturtdienās tas notiks, jā. Mēs ceturtdienā ap 6 tur būšu, nu kas nāks tad? Jā, es par aktualitātes, kas būs. Jā. Jā. Viņa teica, ka viņa organizēs ar to vadītāju, tā kā vadītāju, un parādā viņa pasūtāju. Jo mums jau pīļi klāsas sistēma, mums jau vajadzīgs, ka viņa pasaka klausās, un šeit ir tā, ka ir
Tur jau ir rakstis slēpts. Tur jau īpatnē, tur darba grupa izveidot ar septembrī, bet tā vēl nav sanākusi līdz šim brīdim. Nu, tas ir tā, ka mēs to vēl Tajos nekustamos īpašumos vai? Nu, pie ministrijas. Ministrijas vai nekustamo īpašumu darba grupu? Jā. Nē, kas īstenībā Samsung šīs. Es pat nezinu, kas viņi vārds. Sastarpēji. Mēs esam iekļauti, bet ministrijas pārstrādā, nekustamo īpašumu. Tas saskan, tā, ka mēs tam gājām visu, tad noteikti izveidojam. Bet kāds ir tas uzstādījums, ko mēs gribam panākt? Ka viņi nevis viņi atjauno, bet tu saki, ka jāizvācas un jāmājās? Vai jāpārvērst? Pirmais ir, mēs tas pirmais jāpasaka, ka tās skolas nevar atrasties. Nu, man tā kā. Un neprasam vienlaicīgi, lai viņi tur fasādi sakārtot. Priekšliet. Ne vienkārši prasīt pieņem arī uzreiz arī, lai viņi to fasādi sakārtot. Kas ir notiekīts? Nē, viņam jāiedod tas lietas, ka viņš jau nav kā rīt sakrūs. Svarīgi, ka švērt viņu kādreiz izpildīt.